Iznācis lauksaimniecības nozares profesionālā žurnāla Agrotaps decembra numurs, tajā lasiet. Zemnieku saimniecībā Kalnu un Dambrānu Viesītē aizvadītajā gadā atkal iegūs augstākais izslaukums Latvijā – vidēji 12,7 tūkstoši kilogramu piena no govs. Lai apzinātu lobarības pupu kā priekšaugu pēcietekmi uz vasaras kviešu ražu un kvalitāti, kā arī noteikti optimālo izsejas normu, šovasar ierīkots demonstrējums zemnieku saimniecībā Apšsala Dagumniekos. Pūras dārzkopības pētījuma centra speciālisti šogad novērtējuši kauliņu koku dārzus Tukuma, Talsu, Kandavas un Kuldīgas novados. Cik viegli būt jaunam lauksaimniekam Latvijā, stāsta Latvijas jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētājs, zemnieku saimniecības Rosmas īpašnieks Raitis Ungurs. Skābenes Latvijā vēl joprojām ir maza izplatīta dārzeņu kultūra. Vērtējot audzēšanas rentabilitāti, tā šķiet visai interesants. Kopš iepriekšējās agritehnika izstādes pagājuši 2 gadi un inovāciju nominācijām vien iesniegt gandrīz 400 priekšlikumu. Turpinām iepazīstināt ar inovāciju medaļniekiem. Tas viss Agrotop decembra numurā. Žurnālu 2014. gadam vēl var abonēt līdz 20. decembrim.